pārāk daudz. Jā, ir iespējams, ka tu lieto atslēgas vārdus pārāk daudz. Tā ir viena no galējībām, ko mēs redzam ļoti bieži gan Latvijā mājaslapās, gan ārzemēs. Tā ir populāra kļūda. Vai nu atslēgas vārdi tiek lietoti pārāk maz, par tiem netiek domāts, vai nu pārāk daudz. Pārāk daudz. Tas tev kaitē. Ja tu visus savus atslēgas vārdus, tos savus svarīgākos vārdus liec katrā rakstā, katrā sadaļā, tu radi milzīgu apjukumu gan cilvēkam, gan Googlei. Google nevar saprast, kas tad tu īsti esi, par ko tu stāsti un ar ko tu nodarbojies. Iedomājies veikalu, jau atkal piemērs ar veikalu man, iedomājies Maximu vai Rimi, iedomājies arī viņi ņemtu un visus populārākos produktus saliktu visās plauktos, visās veikala stūros. Tas radītu apjukumu, un tāpat ir arī ar mājaslapām un internetu un Google. Ja tu liec atslēgas vārdus visur tos pašus daudz, tu radi apjukumu. Notikt var tieši pretējais, ka nevis vairāk cilvēki nāk pie tevis, bet tieši mazāk. Jo Google var likties, ka tu izskaties aizdomīgs. Tu noteikti mēģini kaut ko šmaukties, visur liekot tos savus atslēgas vārdus. Teiksim, ja tu esi kāza fotogrāfs, padomā, kuru tieši sadari savā mājaslapā. Tu gribi, lai tā tiek atrasta, kad meklē kāza fotogrāfs. Varbūt tā ir sākuma lapa, varbūt tas ir kāda cita lapa sadaļa. Ja tu gribi, lai tā kāda cita lapa sadaļa ir, tad tur orientējies uz to atslēgas vārdu, bet arī tur nepārspīlē. Ieliec saitē, virsrakstā, pāris reizes tekstā, metā aprakstā, nepārspīlē. Atslēgas vārdus ir iespējams arī ielikt pārāk daudz. Gan šis, gan arī šīs citas lietas, par ko mēs runājam, šīs, teiksim, populārākās kļūdas, ko cilvēki pieļauj savās mājaslapās, šīs pamata lietas var saprast, apgūt un saprast, kā tās labot ik viens. Viena no iespējām ir ielādējot mūsu kursu, iepazīstot ar to materiālu, sazinoties ar mums un saprotot SEO un satura mārketinga pamatus. Ielādēt mūsu kursu, duries uz mūsu mājaslapu vai spied uz linka mūsu profilā un uzzināsi vairāk.